Jā, labvakar visiem skatītājiem. Prieks atkal ar jums tikties. Mēs turpinām mūsu iknedēļas ciklu par beidzamo laiku tematiku. Jā, un tieši Irvina Bakstera interpretācijā, jeb Irvina Bakstera skaidrojumā. Šī jau būs 21. lekcija, un šīs dienas tēma ir politika un reliģija. Iepriekšo reizi mēs noskaidrojam, cik svarīga loma bija 5 pāvestiem pasaules valdības idejas virzībā. Šai reizē mēs aplūkosim attiecības starp PSRS līderi Mihailu Gorbačovu un pāvestu Jāni Pāvilu II. Bet sāksim ar 1917. gadu ar bolševiku revolūciju, kas turpinājās līdz pat Otram pasaules karam. Līdz 1942. gadam komunisms valdīja tikai vienā valstī, tas bija PSRS, un šo iedzīvotāju skaits bija 6% no visas pasaules iedzīvotājiem. Bet jau 1962. gadā zem komunisma ideoloģijas bija pusi pasaules iedzīvotājiem. Salīdzinot šos ciparus, 1942. gadā bija 6%, bet 1962. gadā jau 50%. Šī neticamā revolūcija aptvēra gandrīz visu pasauli. Kā izskaidrot tik strauju komunismu pieaugumu? Lieta tāda, ka pēc Otrā pasaules kara Jaltas konferencē PSRS ieguva kontroli pār Austrumu Eiropu. Zem PSRS nokļuva Polija, Čehoslovākija, Dienvidslāvija, Rumānija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Austrumvācija. 1949. gadā komunisma viesulis nonāca Ķīnā un pakļāva sev visvairāk apdzīvoto valsti pasaulē. Līdz 1962. gadam zem komunisma tupeles bija puse cilvēces. Likās, ka nedaudz un komunisms iekaros visu pasauli. Pat Henrijs Kisindžers bažījās, ka kapitālisma dienas ir skaitītas. Lūk, tā kā tā mēs pārskrējam pāri vēsturē par komunismu, kā viņš izplatījās, kā sākumā no 1917. gada oktobra revolūcijas, un pēc tam viņš jau gāja plašumā, līdz Otram pasaules karam, līdz 1942. gadam bija 6% no pasaules iedzīvotājiem komunisti, kur tikai dzīvo PSRS, bet 20 gadus vēlāk, 1962. gadā, jau 50% no visas pasaules iedzīvotājiem bija komunisti. Tātad pēc Otrā pasaules kara mēs zinām, ka zem komunismu nonāca jau minētās valstis, arī Latvija. Un 1949. gadā komunisms arī Ķīnā ienāca, un guva uzvaru, un tādēļ jau 1962. gadā pusi pasaules iedzīvotāji bija zem komunismu. Idejas, un interesanti, ka pat ASV šis eksperts Kisindžers paredzēja kapitālismu sabrukumu, ja jau tik ātri izplatās komunisms. Lūk, bet redzot šo sarkano komunismu vilni, kurš sāka apsekt pasauli, pāvests Jānis 23. stāvēja izvēles priekšā. Vai baznīcai stāvēt pretī komunismam, vai arī tas ir bezjēdzīgi. Varbūt ar komunismu ir jāveido alianse. Baznīca vairāk nosliecās sociālistiskai ekonomikas pārvaldē nekā kapitalistiskai. Tātad redzot visu šo komunismu triumfu, baznīcai vajadzēja izdarīt kaut kādu izvēli, un baznīcai vairāk simpatizēja katoliskajai baznīcai sociālisms, nevis kapitālisms, un mēs tālāk redzēsim, ka baznīca sāks veidot arī šo saikni ar komunismu, komunismu bloka valstīm. Tātad savu pozīciju baznīca pamato ar sociālo taisnīgumu. Uzskatīja, ka atsevišķos gadījumos kapitāla pārdalīšana ir nepieciešama. Bieži vien pāvests Benedikts 16. min sociālo taisnīgumu jēdzienu, kas pēc būtības ir sociālisma jēdziens. 1961. gadā pāvests Jānis 23. uzticēja
Augustino Casaroli nodibināt draudzīgas attiecības ar komunistisko pasauli. Šķiet, ka viņš tajā guva labas sekmes. Ja? Nu, te mēs redzam, ka tātad pāvests Jānis 23. uzticēja tātad savam pārstāvim Augustino Casaroli nodibināt draudzīgas attiecības ar komunistisko pasauli. Ja? Nu, tātad, protams, ka pirmais ir PSRS un jau tālāk 1961. gadā. Ja? Tātad 1978. gadā Irvings Baksters saka, viņš klausījās radio WBM, kurā bija intervija ar Malahiju Martinu, kurš bija uzrakstījis grāmatu Pēdējā kardināla sapulce. Viņš saka, mani šī grāmata interesēja, jo es zināju, ka pāvesti izvēlas tieši šādās kardināla sapulcēs. Šāds grāmatas nosaukums vēstīja par pēdējā pāvesta ievēlēšanu. Es turpināju klausīties un noskaidrot, ka Malahija Martins bija jezuīta priesteris, kurš palika par katoļu priesteri līdz savas dzīves beigām. Viņš bija savs cilvēks katolicisma augstākajās aprindās. 6 gadus viņš pasniedz Vatikāna koledžā Romā un bija tuvu pazīstams ar pāvestu Jāni 23. Nu, tā tad Irvings Baksters, klausoties šo radio raidījumu, iepazinās ar jezuītu priesteri Malahiju Martinu, jā, tātad, kurš sniedz interviju, jā, un kurš arī ir uzrakstījis vairākas grāmatas, jā, un viņš atklāja dažādas katoļu baznīcas aizkulises. Es ar interesi klausījos viņa stāstā par sparīgu cīņu, kuru norisinājās Roma katoļu baznīcas iekšienē. Pēc viņa vārdiem daži baznīcas augstākajās aprindās uzskatīja, ka nākamam pāvestam ir jābūt komunistam. Malahija Martins uzskatīja, ka nākamais pāvests būs komunists, ja, un komunisms iekaros baznīcu, tad viņš iegūs kontroli pār visu pasauli. Un gala rezultātā iznīcinās baznīcu. Jā, tās bija viņas secinājums, jā, ja viņš būs komunisms, jā, un komunisms pārņems visu pasauli, tad tomēr tas komunisms galu beigās iznīcinās pašu baznīcu. Es nevarēju atrauties no šīs pārējas, jo balstoties Bībelē, tā arī viss norisināsies. Bībele paredz pasaules valdīšanas nākšanu, kura pāri ar pasaules reliģiju valdīs pār pasauli. Nu, lūk, tā kā tas, ko Irvings Baksters dzirdēja radio raidījumā, jā, ko Malahija Martins stāstīja, jā, to visu var atrast Bībelē, jā, un kā beidzamā valdība, jā, būs, veidos koalīcija, būs reliģijas un politikas koalīcija, jā. Vēlāk parunāsim par Bībeles pravietojumiem, kuri paredz pasaules valdības izveidošanos, kuru pārstāvēs politikas un reliģijas savienība. Pēc tam, kad politikas un reliģijas savienība atnesīs politiķiem nepieciešamo varu, viņi sacelsies pret reliģiju un iznīcinās to. Jā, tātad to saka Irvings Baksters, jā, kad politika, jā, kā politiķi, kad nāks pie varas, jā, kad būs šī beidzamā politiskā apvienība, jā, šo globālo valdību, jā, kad reliģija būs tā, ja konkrētā katoliskā baznīca, kas palīdzēs tur tikt pie varas, iegūt varu, jā, bet beigās šī politiskā sistēma vērsīsies pret pašu baznīcu. To, ko Malahija Martins pastāstīja šai dienā, personīgi man nebija nekas jauns. To es zināju par šiem notikumiem jau no Bībeles. Šai pat dienā, kad es noklausījos radio raidījumu, es aizgāju uz grāmatnīcu un nopirku grāmatu Pēdējo kardinālu sapulci. Radio intervijas laikā Malahija Martins pastāstīja par to, ka pāvests Pāvils VI bija nāvīgi slims un šai sakarā augstākajās katoļu aprindās norisinājās sacensība par nākamā pāvesta krēslu. Ja? Tātad iepriekšējais pāvests vēl nav nomiris, kad jau sākās cīņa par varu, ja? Un to atklāja Malahija Martins, ja? Šīs aizkulises.
Pāvests Pāvils VI nomira 1978. gadā. Pēc viņa nāves kardināls sasauca sapulci un izvēlējās jauno Romas pāvestu, par kuru kļuva Jānis Pāvils I, kurš bija pāvesta krēslā 33 dienas, un tad pēkšņi nomira. Nu, lūk, tā tad 1978. gadā Pāvils VI nomira, jā, un tad tiek izvēlēts nākamais pāvests Jānis Pāvils I, jā, kurš bija amatā tikai 33 dienas, un tad pēkšņi nomirst. Es rūpīgi sekoju jaunā pāvesta izvēlē, vai tas būs pāvests, kurš atbrīvos baznīcu no korupcijas un atgriezīs to pie garīgā aicinājuma. Arī tas būs cilvēks, kurš atbalstīs komunistisko ideju. Iepriekšējais pāvests amatā bija tikai 33 dienas, un es nespēju noskaidrot, kāds ir viņa virziens, un arī viņa nāve bija afīta ar noslēpumu plīvuri. Viņam bija tikai 65 gadi, viņam bija laba veselība, viņš nekad nesūdzējās par sāpēm sirdī. Pēc Vatikāna oficiālā ziņojuma pēkšņā nāve bija miokarda infarkts. Jā, tātad mēs runājam par šo pāvestu, kas amatā bija tikai 33 dienas. Jā. Tur mēģinājums noskaidrot, jā, nu, kādēļ viņš nomira, jā, jo it kā veselība viņam bija laba, jā, un tā sūdzības par sirdi nebija, bet tālāk mēs redzēsim tās aizkulises, jā, un varēsim saprast, kas tad īsti notika. Es nezināju, kā izturēties pret šo ziņojumu. Kamēr es meklēju šī notikuma iespējamo cēloni, iznāca Davida Jalopa grāmata Dieva vārds, kurš nogalināja Romas pāvestu. Jā, tātad šajā grāmatā rakstīts, jā, un Irvins Baksters minēs arī vēl dažas grāmatas. Pēc šīs grāmatas sekoja cita grāmata, kur uzrakstīja Gordons Tomas un Marks Morgans Vits un saucās Pontifiks. Pēc šīm divām grāmatām sekoja Malahija Martina grāmata Vatikāns. Visās šajās grāmatās bija atrodamas sazvērestības un minējumi par to, kurš nogalināja pāvestu. Jā, tātad jau 3 grāmatas, kas par šo tēmu runāja, kas atklāja kaut kādas aizkulises un izteica kaut kādas versijas par iespējamo pāvesta nāvi. Tad Irvins Baksters turpina. Manā raidījumā Politika un reliģija es jautāju Malahijam Martinam, vai pāvests Jānis Pāvils I tiešām tika nogalināts. Viņš atbildēja, ka cilvēki, kuri atrodas katoļu baznīcas aprindās, nešaubās par to, ka pāvests patiešām tika noslapkavots. Šķiet, ka pāvests Jānis Pāvils I bija tas, kurš centās baznīcu atbrīvot no korupcijas, taču viņš saskārās ar tiem, kuri nevēlējās zaudēt kontroli pār baznīcu un neplānoja samierināties ar viņa baznīcas attīrīšanas kursu. Tātad Malahija Martins saka, ka katoļu baznīcas aprindās ir pārliecināti, ja cilvēki, ka pāvests tika nogalināts, jā, tātad viņam bija stratēģija, kā baznīcu izvest no korupcijas, jā, nu, no tos cilvēkus, kur ar to nodarbojās, un tālāk mēs redzēsim konkrētāk jau par ko iet runa. Lai jums būtu skaidrāks, es jums pastāstīšu, kas notika šai pat dienā, agrāk pirms pāvesta nāves. Tajā laikā Vatikāna bankas galva bija arķibīskaps Pauls Marcinkus, kuru apvainoja finansiālās afērās un naudas atmazgāšanās. Viņa vaina bija tik redzama, ka Itālijas valdība izdeva pavēli viņa arestam. Vai var iedomāties Vatikāna banķiera arestu? Viņš netika arestēts tikai tādēļ, ka atradās Vatikānā. Jūs droši vien zinat, ka Vatikāns ir suverēna valsts. Itālijas valdībai nebija tiesības veikt arestu Vatikāna teritorijā, tādēļ Marcinkus izbēga no atbildības. Jā, tātad šis arhibīskaps, jā, Pauls Marcinkus, jā, kas vadīja šo Vatikānas banku, jā, nodarbojās ar nelikumīgām darbībām, naudas atmazgāšanu, jā, un, protams, ka to jau zināja pat policija, jā, kas gribēja viņu arestēt, bet tādēļ, ka viņš atradās Vatikānā, Vatikāna neatkarīga valsts, nevarēja viņu apcietināt, jā. Protams, ka šī ziņa aizgāja līdz pāvestam, tātad pāvests Jānis Pāvils I lika viņam aiziet no amata,
kas nozīmē, ka viņš zaudēs kontroli par miljardiem dolāru, kuri gadu izgāja cauri Vatikāna bankai. Tāpat dienā pāvests piemēro disciplinēro sodu ietekmīgam Čikāgas kardinālam Koudijam, kurš piesavināja līdzekļus. Viņu noķēra, kad viņš parakstīja 1,300,000 kādai sievietei Floridā. Tātad šīs katoļi, amatpersoni, pārskaitīja tas Koudijs, kardināls Koudijs 1,300,000 dolāru kādai sievietei Floridā. Un viņš min kā attaisnojumu, ka tā ir viņa radiniece, kurai nepieciešama palīdzība. Tomēr pēc žurnālistu izmeklēšanas izrādījās, ka šī sieviete bija viņa draudzene. Tātad šie divi cilvēki, Jānim Pāvilam I bija plāns kaut kādus veikt pasākumus pret viņiem. Tātad pāvesta Jāņa Pāvila I rīkums par Vatikāna banķieru atstādināšanu no amata un Čikāgas kardinālam piemērotais disciplinārais sods netika realizēts, jo pāvests tāpat naktī nomira. Liekas, kad vairāk būtu iesaistīts tas pirmais, kas atmazgāja to naudu, jo, ja viņš atmazgāja naudu, viņš ir saistīts vēl ar kaut kādām aprindām, iespējams ar mafiju, iespējams tāpēc šis pāvests nodzīvo tikai 33 dienas. Skatāmies tālāk. Pienāca laiks izvēlēties jauno pāvestu. Augstu stāvošas garīgās personas atkal savācās Romā Siksta kapelā un no krāsnes dūmeņa pacēlās balti dūmi, kuri vēstīja par jaunā Romas pāvesta iecelšanu, kurš bija no Polijas. Daudz bija izbrīnīti par šādu izvēli. Viņš pieņēma vārdu Jānis Pāvils II un kļuva par vienu no populārākajiem mūsdienu pāvestiem. Viņš bija visjaunākais pāvests vēsturē un pirmais Romas pāvests, kuram nebija itāļu izcelsme 455 gadu garumā. Tātad tiek izvēlēts nākamais pāvests, un interesanti, ka viņš pārņem tā pirmā pāvesta pieņem to vārdu Jānis Pāvils, tikai viņš nav pirmais, bet otrais. Un interesanti, ka viņš ir nav itāļu izcelsmes, ir no Polijas, un Polija tajā laikā bija komunistiska valsts, un tā bija sava veida revolūcija, revolucionāra izvēle, jo nebija viņš itālis, un tas bija pirmais pāvests, kas ir izceļojis no komunistiskas valsts. Tātad 45 gadus viņš bija Polijas baznīcas, viņš vadīja Polijas baznīcu komunistiskā valstī, tas viņam atnesa lielu atpazīstamību. Tātad viņš bija pazīstams savā valstī. Interesants fakts, ka bija alianse starp Polijas katolicismu un komunismu. Baznīca šajā laikā ne tikai izdzīvoja, bet zēla un plauka. Kā jūs domājat, ko darīja topošais pāvests kardināla sapulcē pirms ievēlēšanas, kad tika skaitītas balsis? Viņš lasīja pasaules marksisma pārskatu, kurš ir oficiālais komunistiskais izdevums. Tātad interesanti, kad jāievēl pāvests, viņš kamēr gaida to rezultātu, viņš nekaunās, lasīt šo pasaules marksisma pārskatu, kurš ir oficiālais komunistiskais izdevums. Tātad mēs varam secināt, ka viņam pašam simpatizē šīs socialistiskās un komunistiskās idejas, viņš to neslēpja, viņš vienkārši to darīja, kas saskanēja ar viņu pārliecību. Tātad savas valdīšanas pirmajā gadā, tātad Jānis Pāvils II griezās ar vēstījumu pie ANO par apjomīgu bagātību pārdalu, kas pēc būtības ir komunistisks sauklis. Lai gan pāvests Jānis Pāvils II nebija komunists, viņš bija gatavs ar tiem sadarboties. Masīva bagātība pārdali galvenais mērķis internacionālam sociālismam un komunismam. Sanāk, ka pasaulē tika likta priekšā socialistiski mērķi. Tātad
Pirmais, ar ko viņš griezās kā garīgais līderis, viņš griezās pie politiskiem līderiem, ja, pie ANO, un runā, teiksim, par šo bagātību pārdali, ja, kas, ir, principā, sociālismu un komunismu tāds kodols, ja, kad visiem, godīgi jāpārdala šīs bagātības, ja, lai nebūtu nabago un bagāto, bet lai visiem būtu kaut kādas līdzīgas daļas, ja, un viņš nekautrējās no šīs idejas, ja, viņš to publiski pauda ANO, ja, un tā viņš rīkojās. Skatāmies tālāk. Malahija Martins grāmatā Vatikāns 560. lapas pusē ir apkopojis faktus par jauniecelto pāvestu. Jaunieceltais pāvests ir teicis saviem padotājiem: es padarīšu Poliju par paraugu. Mēs parādīsim Padomju Savienībai to, kā darbojas sociālisms. 1979. gadā pāvests teica: es neiebaidīšu Padomju Savienību un nedraudēšu tai. Es vienkārši parādīšu, kā tai risināt pašas svarīgākās problēmas. Es parādīšu modeli, kurā reliģija, morāla un sociālā kultūras dzīves ir atdalīta no un ir neatkarīga no politiskās kontrolas. Kāds no klātesošiem jautāja, vai šis modelis un paraugs būs Polija, uz ko pāvests apstiprinoši atbildēja, pamājot ar galvu. Pāvests vēlējās Poliju stādīt kā paraugu ne tikai PSRS, bet visai Eiropai. Ja, tā tad mēs redzam par pāvestu Jānu Pāvilu II, ja, ka viņš bija gadu tikai kā pāvests amatā, ja, viņš jau bija izdomājis Poliju izveidot kā paraugu sociālismam, ja, un kas būtu par paraugu ne tikai PSRS, bet visai Eiropā. Ja, un arī viņam bija ideja, ka var reliģija, morāla un sociālā kultūras dzīve būt atdalīta no politiskās kontrolas. Ja, tā kā tādas, zināmā mērā arī tādas revolucionāras idejas viņam arī bija. Vēl kāds interesants fakts par to, kā 1961. gadā pāvests Jānis 23. pilnvaroja Augustino Kozeroli izveidot attiecības ar komunistiem. Ja, mēs jau to minējām, ja, ka jau tālajā 1961. gadā ja, tika pilnvarots šis Vatikāna pārstāvs Augustino Kozeroli, ja, kas veido šo saikni ar komunistiskām valstīm, ar PSRS. Un savukārt Jānis Pāvils II šo Augustino Kozeroli 1979. gadā iecēla par ārlietu ministru Vatikānā. Cilvēkam, kurš nodarbojās ar alianses izveidošanu starp komunismu un katolismu, tika piešķirts nozīmīgs amats. Ja, tātad šis pārstāvs Augustino Kozeroli ja, kļuva par ārlietu ministru, ja, un jau kaut kādā oficiālā līmenī varēja veidot šos kontaktus, ja, dažādām valstīm un tā pašā laikā ar komunistiskām valstīm. 1980. gadā Polijā izveidojās arotbiedrības Solidaritāte, kuru vadīja Lechs Valensa. Viņš bija aktīvists, cilvēku tiesību aizstāvis un uzticīgs katolis. Kad izveidojās šī kustība Solidaritāte, sāka satraukties komunisti. Viņi zināja, ka aiz šīs kustības stāv Romas pāvests, bet viņi nezināja, kas viņam bija prātā. Rezultātā Solidaritāte aizliedz, bet Lecham Valensam piespieda 2 gadu mājas arestu. Ja. Mēs redzam, ka parādās kaut kādas izmaiņas, ja pirms tam pāvests teica, ka Polija būs kā paraugs sociālismam visā PSRS, ja, un arī visā Eiropā, un mēs te redzam, kā parādās jau, te viņi tiek sākumā nosaukt kā arotbiedrība, kas saucās Solidaritāte, ja, ar izteiktu līderi Lechu Valensu, ja. Un komunisti zināja, ka tas ir pāvestu roku darbs, bet viņi nezināja, kas pāvestam ir padomā ar to visu, ja, tādēļ aizliedz šo solidaritātes kustību. Šai laikā Padomju Savienībā parādījās jauns enerģisks līderis Mihails Gorbačovs, kurš sākot ar 80. gadiem mērķtiecīgi virzījās uz augšu un kļuva aizvien ietekmīgāks. 1985. gadā
Viņu izvēlējās par KPSS un PSRS galvu. Uz viņu tika vērsta visas pasaules uzmanība. Viņš runāja par brīvību visiem cilvēkiem. Ja? Tātad parādās jauns līderis PSRS, ja? 1985. gadā Mihails Gorbačovs, ja? Un viņam arī ir tādas revolucionāras idejas, ja? Tādas pārmaiņu vēsmas, ja? Viņš runāja par brīvību visiem cilvēkiem. Ja? Interesantas idejas, ja? Viņam slavenā perestroika, pārbūve, ja? Un dažādas jaunas vēsmas, kuras iepriekš nebija novērojamas. No 1985. līdz 89. gadam PSRS un visā pasaulē notika daudzas pārmaiņas. Mihails Gorbačovs turpināja runāt par vārdu un ticības brīvību. Neviens vēl tad nezināja, viņam ticēt vai nē. Viens bija skaidrs, viņš bija nestandarta PSRS līderis. Neaizmirstiet, ka šajā laikā Augustino Kozeroli turpināja savu darbu, esot Vatikāna ārlietu ministrs. Viņš turpināja veidot draudzīgas attiecības ar komunistisko pasauli. Ja? Nu, redz, ka tas agrāk vai vēlāk nes augļus, ja? Šī Vatikāna sadarbība ar komunistiskām valstīm, ja? Ka tas sekmējās šai savienībā, jeb sadraudzībā starp katolisko baznīcu un komunistiskām valstīm. 1989. gadā Polijā tika atļauta politiskā partija Solidaritāte, kurai atļāva ņemt dalību vēlēšanās. Solidaritāte uzvarēja vēlēšanās ar lielu pārsvaru. Atcerieties, ka agrāk šādas aktivitātes tiktu apturētas pat ar tankiem. Atcerieties Ungāriju 1956. gadā vai Čehslovākiju 1968. gadā. Katra pretpadomju aktivitāte tika apturēta ar tankiem. Kad pasaule uzzināja, ka Solidaritāte ir uzvarējusi vēlēšanās, visa pasaule aizturēja elpu un sāk gaidīt tankus. Tomēr tanki neieradās, PSRS neiebruka Polijā. Līdz ar to revolucionārais vilnis pārklāja arī citas padomju valstis, jeb republikas. Valsts pēc valsts sāka gāzt marksistiskos līderus un iecelt liberālāku valdību. To sauc par samta revolūciju. Ja? Mēs paši bijām dalībnieki tajā, kad PSRS, mēs varam teikt, sabruka un daudz valsts pasludināja neatkarību, arī Latvija. Un mēs redzam, ka tas sākās no Polijas, no 1989. gada, ja, no šīs partijas Solidaritāte, ja, tas bija brīnums, ka viņiem jau ļāva piedalīties vēlēšanās kā politiskā organizācija, ja, un, protams, poļi sabalsoja par šo savu partiju, ja, un uzvarēja vēlēšanās, ja, un visi gaidīja kaut kādu agresiju, ja, no PSRS puses, ja, bet tā neseko. Līdz ar to tas iedrošināja arī pārējās valstis izdarīt kaut ko līdzīgu, ja, un pasludināt neatkarību. Ja, un ja, beigās to visu sauc par samta revolūciju, ja, tāpēc, ka tas nebija tāda tradicionāla sacelšanās, ja, kā 1917. gadā, ja, Oktobra revolūcija, ja, kad vienkārši ar militāru spēku tika esošā pārvaldes sistēma izjaukta. Ja. Tādā skatāmies tālāk. Mihails Gorbačovs bija visa centrā, ieradās pie PSRS dzelzs priekškara Berlīnas mūra un tur satikās ar vācu kancleru Eriku Honeckeru. Vēstījums bija tāds, vai turpināt augsto karu vai salīgt mieru. Ja, tātad Gorbačovs bija izvēles priekšā, ja, vai turpināt šo tā saucamo augsto karu, ja, vai kaut ko mainīt. Ja. Te ir apzīmēts, ka salīgt mieru. Ja. Un te tālāk ir viņas Baksters saka, tas, kas tur notika, man izbrīnīja. Lai apmierinātu samta revolūcijas dalībniekus, vajadzēja atļaut nojaukt Berlīnas mūri, un tā tas arī notika. 9. novembrī 1989. gadā Berlīnas mūris krita. Es pie sevis domāju, ko par to domā Gorbačovs, un tad redzēju video sižetu, kurā Gorbačovs aplaudē Berlīnas mūru nojaukšanas laikā. Viņš bija apmierināts,
un bija sasniedzis, ko bija vēlējies. Jā, tātad mēs redzam, ka pats Gorbačovs izvēlējās pārmaiņas, izvēlējās šo pārbūvis, ja perestroikas kursu, jā, un mēs redzam, ka sākās šīs pārmaiņas, jā, tika nojaukts šis Berlīnas mūris, jā, kas sadalīja Vāciju divās daļās, jā, un principā pēc tā nojaukšanas jau simboliski var pateikt, ka abas Vācijas apvienojās, jā, un daudz bijušās PSRS valsts pasludināja neatkarību, jā, un mēs zinām šīs pārmaiņas, kas bija 90. gados. 20 dienas pēc Berlīnas mūra krišanas Bušs vecākais Romas pāvests satikās kopā, lai pasludinātu jaunās pasaules kārtības dzimšanu. 30. novembrī 1989. gadā avīze USA Today izvietoja šīs tikšanās fotogrāfiju, un pirmajā lapusē varēja redzēt Romas pāvestu Jāni Pāvilu II un viņa tikšanos ar Mihailu Gorbačovu. Tā bija pirmā tikšanās vēsturē, kurā varēja redzēt komunistiskās valsts līderi tikšanās ar Vatikānu līderi. Notika savstarpēja saprašanās starp komunismu un katolicismu. Jā, uzreiz sākās draudzība, jā, kad Berlīnas mūris tika nojaukts, jā, kad ASV līderis, Bušs vecākais, Romas pāvests, jā, un Gorbačovs satikās. Jā, un kā jau mēs saprotam, kā Romas pāvestam un Gorbačovam jau pirms tam bija saikne, jā, šī sadarbība, jā, arī jau no 1961. gada, jā, tā kā viņi tur visi tikās, jā, un viņi pasludināja, jā, ka ir dzimusi jaunā pasaules kārtība, tad izmaiņas pasaulē, valsts, kurā dzima komunisms beidzās, jā, sagrūv šī PSRS iekārta un sākās kaut kas cits, jā, un tas tika nosaukts par jaunās pasaules kārtības dzimšanu. Interesanti, ka avīze USA Today uzrakstīja un pirmajā lapusē publicēja ziņu, ka Romas pāvests bija solidaritātes padomnieks jau no tās rašanās 1980. gadā. Misija bija pabeigta, Berlīnas mūris tika gāsts un dzima jaunā pasaules kārtība. Romas pāvests atzīmēja, ka notika tas, kas bija uzrakstīts Vatikāna grāmatā vēl 1979. gadā. Pēc 10 gadiem savienība starp katolicismu un komunismu bija pabeigta. Jaunā pasaules kārtība tiek nodibināta. Bībele skaidri runā par katolicismu un sociālismu savienību. Lūk, tā mēs pārskrējam pāri šai tēmai, jā, un redzējām, jā, šo baznīcas, katoliskās baznīcas tuvinošanos sociālismam, jā, komunismu idejām, jā, un kaut kas līdzīgs būs beidzamajos laikos, jā, un arī sociālisms mūsdienās ļoti strauji izplatās visā pasaulē, Eiropā arī Zviedriju minēsim kā piemēru, kur sociālisms ļoti augstā līmenī, jā, un tā tālāk. Tā kā tur bija, mēs varējām izsekot tam, kā sabruka liela komunistiska valsts, jā, kas saucās Padomju Savienību, jā, un tai pašā laikā mēs zinām, ka komunisms nav beidzies. Ķīnā valda komunisms, jā, bet tas ir savādāks, viņš ir ar kapitālismu iezīmēm, jā, tur ir daudz miljonāri, miljardieri, jā, un ekonomika ir kapitalistiska, ja, un tai pašā laikā ir komunistiskā partija, un kas to visu pārvalda un kontrolē. Tā kā ir komunisms vēl, jā, valstī, kur ir visvairāk iedzīvotāji, jā, tā kā Ķīna arī spēlēs nozīmīgu lomu beidzamo laiku notikumos, ja mēs jau zinām par šo alianses Ķīnas, Krievijas, Irānas, ja, un par trešo pasaules karu, kur iespējams arī šīs trīs valstis ņems dalību. Ja. Tā kā tie notikumi ir vēl priekšā, ja mēs vienkārši atskatoties vēsturē, redzam tendences, kas nākotnē atkārtosies, ja būs kaut kas līdzīgs, ja arī šī pasaules kārtība arī sabruks, ja mēs zinām, ka pēc trešā pasaules kara trešdaļa pasaules iedzīvotāji ies bojā,
un sāksies pavisam cita sistēma, jā, būs globālā valdība, 10 valstu koalīcija, jā, ar izteiktu politisko līderi, jā, un izteiktu reliģisko līderi, jā, viņi būs, var teikt, uz vienu roku, jeb koalīcijā, jā, un viņi pārņems kontroli pār visu pasauli. Reliģiskais līderis izveido šo jauno reliģiju, kurai ticēs visi cilvēki, jeb tiks piespiesti ticēt, jā, kaut gan daudz brīvprātīgi ticēs, jo šīs viltus pravietis darīs zīmes un brīnumus, jā, tā kā tas arī uzrunās cilvēks, piesaistīs cilvēks, ja cilvēku noticēs tam vēstījumam, jā. Lūk, bet ko es gribu pateikt, jā, kad arī kāds svarīgs moments, jā, ka pēc, mēs jau visi esam mirstīgi, ja, un mēs nezinām, kurā brīdī šīs zemes dzīve beigsies, ja, bet mums ir svarīgi zināt, ka ar nāvi nekas jau nebeidzas. Ja. Ar nāvi mēs pārējām no šīs dzīves tajā dzīvē, ja, un pēc šīs dzīves Bībele skaidri runā, ka ir tikšanās ar Dievu. Un nevis tikšanās, bet ir tiesa. Ja. Dievs vienkārši parādīs mūsu dzīvi, ja. Dievam, es domāju, nebūs grūti pierādīt, ka mēs esam grēcinieki, mums kā grēciniekiem pienāks sots, ja Bībele skaidri runā par to, ka ik viens cilvēks ir grēcinieks, ja, un Dievam kā taisnam tiesnesim vajadzēs izteikt savu spriedumu, ja, ja notiesāt mūsu šī soda vieta saucās Elle, ja, un patiesībā tā tika Dieva izveidot kā soda vieta vēlnam un kritušiem eņģeļiem. Tāpat sākotnēji nebija domāts cilvēkam, bet tādēļ, ka pirmie cilvēki grēkoja Ādams un Ieva, ienāca ļaunums, grēks šeit pasaulē, un tādēļ cilvēki dodās uz šo soda vietu. Un, lai to apstādinātu, Dievam vajadzēja kādu plānu, un viņš sūtīja savu dēlu, Jēzu Kristu, jā, ja pats Dievs kļuva par cilvēku, jā, un nodzīvot perfektu dzīvi, bet mira pie krusta, samaksā par visiem mūsu grēkiem, ja? Un lai ikvienam cilvēkam dot iespēju, ja? Iespēju pieņemt pestīšanu un glābšanu, ja? Jo bez Jēzus nāves mēs Dievs nevarētu nevienu attaisnot, bet pateicoties Jēzum Kristum viņa krusta nāvē, ja? Dievs var attaisnot ikvienu, kas pie viņa griežās. Un tas pirmais solis, ko mēs varam darīt, ir pieņemt Jēzu Kristu kā savu kungu un glābēju. To parasti mēs darām ticībā, caur lūkšanu. Jā, Bībelē teikts, ja tu sirdī ticēsi un ar muti apliecinās Jēzu Kristu par savu kungu, tu tiksi glābts. Tā kā, ja tu skaties šo ierakstu YouTube, varbūt kanālā Ojārs Puķītis, jā, vai arī tiešraidē, un jūt tādu pamudinājumu, ka tu gribi spērt šo pirmo soli pretī Dievam, var kopā ar mani skaitīt šo lūkšanu, saki tā, Dievs, es tev pateicos par tavu dēlu Jēzu Kristu. Es lūdzu, Dievs piedod visus manus grēkus. Jēzu Kristu ienāc manā sirdī, esi mans kungs un glābējs. Es vēlos mūžību pavadīt kopā ar tevi, Jēzus vārdā. Amen. Lūk, tas ir svarīgs solis, spērt šo soli pretī Dievam un pieņemt viņu kā savu kungu un glābēju, ja? Un tālāk jau sākt veidot attiecības ar Dievu ikdienas. Ja? Jo Dievs cilvēku ir radījis attiecībām. Ja? Dievs vēlās šīs attiecības ar mums. Bet pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, zaudē šīs attiecības ar Dievu, ja ienāca grēks, ja? Pirmie cilvēki nepaklausīja Dievu, un grēks ienāca ar Dievu un cilvēku. Un tādēļ Dievam nācās meklēt risinājumu, ja? Un šis risinājums bija sūtīt savu dēlu Jēzu Kristu, ja? Kurš mira pie krusta, un caur to atjaunot attiecības ar cilvēku. Un ja tu esi pieņems Jēzu Kristu par savu kungu, es tev iesaku rezervēt Dievam laiku, ja? Tu pats vari izvēlēties rīti, vakar vai kurš tas laiks ir, varbūt 5 vai 10 minūtes, bet regulāri veidot attiecības ar Dievu, pielūgt viņā. Lūkšana ir saruna ar Dievu, ka tu saviem vārdiem ticībā veido komunikāciju ar Dievu, tu uzrunā viņu, un varbūt sākumā es saku tie pāris teikumi, bet ir svarīgi to sākt darīt,
Un nākamais solis atrast Bībeli, īpaši jauno derību, jo sākot ar Jēzus Kristu mēs dzīvojam jaunajā derībā, jā, un tie ir svētie raksti. Katru dienu es iesaku izlasīt 1 vai 2 nodaļas, jā, tā arī ir komunikācija ar Dievu, kad tu lasi Bībeli, caur Bībeli Dievs tev grib uzrunāt, viņš grib tev atklāties, jā, kāds viņš ir, jā, viņš atklājas sevi no tām attiecībām ar cilvēkiem, kas jau ir ierakstīta jaunajā derībā. Tātad tās lietas var darīt jebkurā vietā, mājās vai cietumā vai vēl kaut kur, jā. Bet otrā daļa ir arī ļoti svarīga un nozīmīga, tā saucās publiskā daļa, kad ticīgie cilvēki sanāk kopā, jā, un kā mēs lasām jaunajā derībā, viņi ikdienas sanāca pa lauza maizi, jā, un kopā ēd un pielūdz Dievu un pārunā dažādas lietas ikdienas, jā. Mūsdienās mēs to darām vismaz reizi nedēļā, parasti tās ir svētdienas, kad ticīgie cilvēki sanāk kopā, pielūdz Dievu, dzied slavas dziesmas, jā, tā ir baznīca vai draudz, jā, tas nav kāda cilvēka izgudrojums vai Vatikāna izgudrojums, jā, to Dievs ir izgudrojis, jā, jo ir apsolījums, kur 2 vai 3 ir sanākuši manā vārdā, es esmu viņu vidū, jā, tā kā tas ir svarīgs moments arī aiziet uz baznīcu vai draudzi, jā, vismaz reizi nedēļā, tā arī ir komunikācija ar Dievu, bet publiskā daļa. Lūk, es pats apmeklēju kristiešu draudzi Prieka Vēsts, jā, un rītdien, svētdien, 11. mums būs dievkalpojums Rīgā Bērzonas ielās 6, jā, tā kā esi mīļi aicināts, jā, ja tev nav pašam savu draudzi, var atnākt, pastīties, jā, un iepazīt Dievu, jā, arī atnākot uz dievkalpojumu, jā, dzirdot šīs dziesmas, redzot to atmosfēru, jā, tu arī vari piedzīvot Dievu. Daudz cilvēku tieši tā ir piedzīvojuši Dievu, vienkārši atnākot uz dievkalpojumu. Nu, lūk, pasteigsimies varbūt kaut kādi jautājumi. Laikam neko gudri neredzēju. Laikam nebūs šoreiz nekas. Laikam nav. Nu, nekas. Tas ir labi, ātrāk varēsim beigt. Labi, paldies visiem par uzmanību, lai Dievs jūs svētī, tad ir citai reizi. Tā.